Mans svētrunas nosaukums ir kāds labums būt draudzē. Kāds teica tā, ja draudze tev nav māte, tad tu neesi viņas bērns. Es tā par savu dzīvi domāju, 95. gada septembris atnācu uz draudzi. Bija kaut kāda uzbrukuma sākuma, es gāju pie draudzes, man visu laiku mani kratīja. Tāpēc, ka es biju daļa tā bezmiega pie visiem okultajiem cilvēciņiem un visādām lietiņām. Un man nāca kaut kāds bailes. Man bailes bija no publikas, no cilvēkiem. Bija kaut kur noslēpties, stūrītī sēdēt un tā. Gāja laiks un es sapratu, sēžot dievkalpojumā, man Dievs runāja, esi starp šiem cilvēkiem, tikai lai tevi nekas neizrauj. Turies pie viņiem. Un vēl man bija tā, zini, kā ir, ka tu kaut kur esi kaut kādās kustībās, kaut kur, vai tas nesabruks? Un tu tā kā ieguldies, tu cerēsi ir attiecībās, tu viņai tur kažoku, tu viņai tur Mercedesu, un viņam paņem atronu citu ar kaut kādu Bugatti, un karoči aizbrauc ar visu Mercedes. Man ir cilvēki, viņi saka, es ar somiņu paliku ārā. Es strādāju. Viņa, es varēšu pie notāra aiziet, to dzīvoklī noformēt. Nu jā, noformam, tur, pēc tam uz Ziemassvētkai viņa man tādu dāvanu, ka dārgais viss ej ārā. Un viņš saka, es ar somu, es cēlu, es darījos, es pelnīju, un es paliku vienkārši ar sporta somu rokās. Tāda ir pasaule. Viss brūk, un Sātans nāk, un ja viņš tev ir devis kaut kādu prieku, kaut kādu panākumu, tu tur zvaigzne, tu tur naudīgs, atnāks procenti. Sātans neko tāpat cilvēkam nedod. Arī aizgāja tur, man tur vārdotāja, tur noņēma tur man rozi, nekas izlīdīs vēža tipa kaut kas. Vai sāksies problēmas ģimenē, viņš atnāks procents, tev sāksies depresija. Nezinu, kur es man depresija, bet man nav spēka, tāpēc, ka vampīrs piesūcās Sātans, un viņš tev enerģiju sūc ārā. Tanī brīdī, kad tu atnāci pēc palīdzības pie Sātana, tāpēc viņš ņem procents, un cilvēks vienkārši redz, ka brūk visi dārgumi, attiecības brūk, veselība, dzīvē nav mērķa, un viņš tā kā māk pagaidīt, un ne jau uzreiz nākušajā dienā tas notiek. Viņš māk pagaidīt, un tad viņš ir kā gaismas eņģelis, viņš slēpjās, un tad viņš tā kā pakāpeniski, viņš ļoti strateģisks ir. Viņš māk pagaidīt, tā kā nekas nenotika, un nekas jau nenotika. Viss kārtībā, man ir viegli, man ir labi, bet pēc tam tu nezini no kurienes, kāpēc man pēkšņi likstas un bēdas? Tāpēc, ka atnāca, kā parasti paņem kredītu, maksā pēc 3 mēnešiem, bet Sātans ir kreditors. Un tāpēc viņš ņems, visu sabrucinās, vēl dzīvosiet zem viena jumta, bet pēc tam tev pat tas mīļš cilvēks, viņš pret tevi sacēlēs. Un ko dara cilvēks? Un Sātans čukst procentus. Man jau viss nekā nav. Tev vēl ir dvēselē. Ņem virvīti. Man vajadzīga tava dvēselē. Tad pēdējais procents tev jānomaksā, un tu pēc tik daudz pašnāvības pamatā, tāpēc, ka mēs tusējām, mums bija narkotika, kas viss bija jautri, viss bija skaisti. Un pēc tam viss vienkārši sāk brūkt pēkšņi. Tu par to jautrību, par to visu to kaifu būs jāsamaksā procenti. Tikai laiks, tas varbūt pēc pusgada, pēc gada tu nomaksās. Un tu teiksi, par tām sekundēm, kad es gulēju ar viņu, tagad man ir vēders, un bija jēga tagad, un es tagad raudu, viņš mani pameta, es biju stāvoklī, viņš man vispār pateica, ka tas nav mans. Saproti? Un ar tām sekundēm tā kaifa. Un saproti? Un redz, ienaidnieks, viņš ir viltīgs, tāpēc, ka tu atnāc pie Kristus. Viņš ir samaksājis visus tavus procentus krustā. Viņš tevi svētī. Dievs, par ko? Kāpēc manā dzīvē tāda svētība? Es atceros, kāds nožēlojums es biju. Tad ir dzīves jūrā tur, help. Viņš man izvilka uz savu pestīšanas kuģi. Es uz tā klāja draudzē. Es tur tāds, ka viņš man tur gāja klāt, mīlīgi, man tur cēlies, Andrīt, būs labi. Tev viss būs labi. Viņš reāli tā deva cerību, būs tev labi viss. Turpini šo ceļu kalpo, man nāc uz draudzi, patstāvīgi nāc uz draudzi. Es iesaistīts darbā. Būs tev labi viss. Tad es uz tā klāja tā kā tāds atmirku, sāka saulīt spīdēt, apžū, piecēlos.
Un, piecēlos, viss kārtībā, esmu dzīvs, esmu glābts, viss no tā pazušanas, neredzēju pat krastu problēmām reāli. Mēģināju, man meta kaut kādus riņķus, pamēģinu to, pamēģinu šo, gāju pie kaut kādiem tur visapār sātanistiem, domāju, ka tur man palīdzēs. Un tad, ka tu atlapsti, sāc, kā uz tā kuģa skatīties, ko tu dari vispār? Un bieži vien cilvēki tā kā nesāk domāt, kapteini, ko es varu darīt? Mūsu kuģis iet uz ko mēs varam darīt? Citi sāk par to staigāt, par to tā, ko viņi dara, izsekot pa to kuģi. Tā, kurš te ko dara, kurš te ko nedara. Kāpēc tur tie ledi stāv, kāpēc tur tas viss izgaismots, priekš kam tas viss ir. Tu vispār atceries, no kurienes to esi dabūts? Un cilvēki reāli, viņi sāk pravas kačāt. Viņi sāk, kā kāds teica tā, ja tu draudzē, ja tu negreb, tad tu to laivu sāc šūpot. Cik var sēdēt? Ko darīsim? Mazliet pašūposim. Kā aizvilkšu ārā. Sanāks Andrim, cik viņam ir spēka. Pabremzēšu. Andri, tu spēcīgs. Tā bieži nāc klāt. Tu spēcīgs, tu tā stāvēji, visi pret tevi, bet tu nostāji. Tu gan esi stiprs. Kur tu biji? Kāpēc nenostāvēji man blakus? Skaties, jā? Un kā iekšā, jā, vēl kaut kāda vārda, replika kaut kāda. Tāpēc es bieži vien saku ģimenēm, klausies, neslīcinat viens otru, jūs esat viena komanda. Vīrs un sieva, tā ir viena komanda, jūs viens otru vienkārši topiet, da viņa šito, da viņa to. Mēs esam kopā uz šī kuģa, lai skatītos, klausies, kurš tur vēl, kuram, saprot, ka tu esi atlabis, tev jāpaskatās, un nevajag tās kuģa, tos klājus taisīt baigi augstus. Tie reliģija, viņi uztais tik lielu, ka kā, reliģiozas draudzes, mums turienes baigi grūti aiziet. Tāpēc bieži vien tādi kuģi, es nesaku, viņi visi iet, ir reliģiozas draudzes, nevajag teikt, ka viņi norakstāmi, tas ir kuģis, liels kuģis. Tas labs padomju dzelzs, tāds sovietskais staļ, no padomju laika, mūsējie cietumā, viss tas ir labi. Bet viņš tāds vecmodīgs, un te mūs tāda kuģīts, viņš tāds zemie klāji, ar lediņiem, viss tādi džužu mūziciņa skan, tādi cilvēki tādi jautri, tādi moderni. Viņi kamēr tur sauc, gribat atnākt, jā, pasniedz roku, kaut kā nevar dabūt, tur kaut kā baigie procesi, tur, kamēr tu tur uz turien trāpīs, tur baigi. Un tāpēc, redzi, draudz jābūt maksimāli, nebūt tādai, atrautai no sabiedrības. Kā bieži teicu, ja pēkšņi mūsu draudze Jēkabpilī pazudīs, vai to pilsētu sajutīs? Ka mums būtu forši, vai var jūs draudz izmantot kaut kāds labs pasākums? Var šito. Saprot, ka mēs visu laiku esam, visu laiku viņi kaut kur avīzē, viņi visu laiku kaut kur internetā, visu laiku. Vai tad tas nav, ka Bībelē teiks, ka jūs esat gaisma un ka svece aizdedzis, viņu neliek kaut kur zem pūra, kaut kur zem gultas. Zini, kā paliec zem gultas svece? Pamēģini. Kāpēc sadeg? Tas ne tur, kur vajag, tu viņu iebāzi. Viņu liek istabā pa vidam. Mēs esam Jēkabpilī, mēs esam uz galvenās, mēs esam, ne tikai Jēkabpilī, Latvijā, mēs gribam, lai gaisma spīd visiem, lai visiem ir silti. Man ir labi, man ir brīnišķīgi. Nē, es zinu, ka daudzi salst, viņiem ir augsti, viņi nezina, ka viņi var sasildīties. Un tāpēc, ja mēs to zinām, tad mēs tā kā sakam, lai pieeja. Mēs esam, saproti, glābēju stacija. Ziniet, ko dara glābēju stacijā? Viņi nesēž viens uz otru, bet viņi ar kaut ko nodarbināti. Sātans māk mūs nodarbināt. Klausies, jums uz jūru jāskatās. Jūs esat glābēju stacija. Un glābēju stacijā, ko dara glābēji? Viņi ir formā. Viņi ātri skrien, viņiem tur visa tehnika, viņi ir sagatavoti kam? Tādai un tādai situācijai, lai cilvēks varētu būt izglābts. Bet varbūt tā, ka viņi tur sēž, mums viss kārtībā, mums ir rops labs, mums ir saulīte, svaigs gaiss, un mēs te sēžam, kur viņiem ir tur sēž. Un mēs te vienkārši forši teļuku skatāmies, mēs tur ik pa laikam paskatāmies, kas tur voļuku spēlē, kurš tur vinnēs. Jūs ne voļuku jāskatās. Tāpēc mēs varam būt aizrauti ar daudzām lietām, dārgie, ka mūs tā aizraut, kā bieži vien es atceros, ka 3. vietu iegula. Un es atceros, kad iesita. Uā! Saproti, kad ar tā mēs pārdzīvojam par šo te lietu, ka ir iesisti vārti, ka mēs nezinām, ka kā viss tur, es miljonu vinēju, kā man kaut kāds labums no tā, ka tā šaibīte, pa 3 eiro trāpīja tajos vārtos.
Kad tur veči skraidītāji šaibai līdzi, un ja tā padomā vispār, kas notika? Mēs trešie pasaulē, un kā? Neviens tā kā nezināja Latviju, tagad zina Latviju, un kā viņu dzīves no tā izmainījās. Kā būs šogad, ja šogad nebūs 5, 10, tad visi no šitā, kas ir vainīgs, tas, un uzreiz sāks meklēt. Un tā mūsu dzīve arī. Un ka mēs tā fanotu, kad cilvēks nāk uz grēksūdzi. Bībelē teiks, ko tas cilvēkam dara, ka viņš iemanto visu pasauli, ka viņš ieņem 1. vietu pasaules čempionu katru gadu. Jā, tas pats, ka mēs iemantojam visu pasauli, mēs paliekam krūtākie, bet ja mēs pazaudējam savu dvēseli. Un Bībelē teiks, ka par vienu cilvēku, kurš glābjās, kurš nāk šeit priekšā, eņģeļi debesīs priecājās. Ne par vinestu. Tanī dienā eņģeļi nepriecājas, ka bija vinests. Mums bija tā bija svētdiena. Atcerieties, pirmdien bija brīvi iedot Latvijā. Bija dievkalpojums šeit. Un eņģeļi priecājas par to, ka iznāca uz grēksūdu cilvēku. Tālāk tur vairs viss. Viņi par to fanoja, priecājas, tāpēc, ja eņģeļi fano, ja Dievs vienkārši sajūsmā un saka, dēliņi, bija vērts tev iet uz krustu. Mēs Somiņā, mēs mobīlo, kamēr Andris tur jau sauc uz grēksūdzi, mēs jau tēņi, kafīņi drīz būs. Un mēs tanī brīdī notiek vissvarīgākais vispār, priekš kam mēs esam palikuši šeit virs zemes, priekš kam šī draudze un priekš kam svētdien. Svētdien tas ir evaņģelizācijas dievkalpojums, tas ir vairāk. Nāk neticīgi cilvēki, tāpēc pats ir kulminācija uz ko. Tagad tie cīņu, visi vēles spēki sanākuši, lai pateiktu, nākošreiz. Un mums ir jābūt iesaistītiem, mums ir jālūdz par šiem cilvēkiem, tas iet ļoti liela cīņa. Mateja 16. nodaļā, Jēzus teica, es celšu savu draudzi, un ēles vārti to neuzvarēs. Tāpēc draudze, viņa pastāvēs, viņa būs efektīva, viņa būs. Un tāpēc priekš manis, es vēlreiz saku, tas tā kā kuģītis, un viņš virzās arī uz Dievu valstību. Un tāpēc gribās, lai tas kuģītis, viņš ir tāds, ka viegli ir iekļūt, ka cilvēki ir ieinteresēti citos cilvēkos, ka mēs katrs esam glābšanas stacijas dalībnieks, un mēs esam apmācīti, mēs esam trenēti, ka tas ir mūsu pirmais darbs, kas mums ir jādara. Mums ir jāglāb cilvēki. Ja viņi gribēs, viņi atskries pie mums uz mūsu palīdzības staciju. Nē, jūs esat palīdzības stacija, bet palīdzības stacija ir jāiet pie tiem, kas iet uz pazušanu. Viņi nevar atnākt līdz jums, tāpēc jums ir jābūt tendēti un jums ir jādomā, reku slīkst, reku cilvēks jau taisīt pašnāvību, reku. Un tāpēc mums ir jāmeklē metodes, kā mēs viņus varam uzrunāt. Tāpēc man ir internets, es zinu, ka tā ir ļoti šodien ne tā kā pat flyeriņas pie Maksimiņas stāvēt. Zem guloša akmeni ūdens nelīst. Dievs līdzdarbojās tam, kurš sāk darboties. Viņš tev līdzdarbos, viņš tev palīdzēs, viņš tev svētīs. Ja? Es reiz saku, draudze, tas ir tur, kur tu vari ieguldīties, un tu nebūsi vīlies. Ja draudzē ir pareiza mācība, ja ir Dieva bijāšana, ja ir nopietnība attiecībā uz Dievu, ja te nav kaut kāda sava labuma meklēšana, ka tas tiešām ar tādu sirdi un dvēseli, tad ir tā, ka es ieguldos Dieva valstībā, es ieguldos lūkšanās. Gribētu, lai mēs saprotam tātad, ko dod tas, ka es esmu šodien draudzē, ko tas ir man devis, kā tas ir mani mainījis, tas ir ļoti spēcīgi. Pirmkārt, tā ir aizsardzība. Ja? Tad ēles vārtiem nebūs uzvarēt, ja solis TV būs zem draudzes, ja Andris būs saistīts ar draudzi, ja mana ticība būs saistīta ar draudzi, tad es varu ticēt mājās, es varu būt pats kristietis, kurš lūdz Dievu mājās, bet tu nebūsi pasargāts. Tu esi aizvilkts projām no ganāmpulka. Un tā dara Sātans, tu varēsi pats, un tu viens pats paliec, un tu tā kā liekas, ka nē, es jau kaut kur virzos, es jau kaut kur tu virzies. Tu virzies uz krauju, tu virzies, kur tev vienkārši Sātans saplosīs tavu dvēseli. Jo mēs saprotam, ka Jēzus ir devis šo šķirstu, tad šķirsts vecā derībā tā bija glābšana no tiem plūdiem, tāpēc draudz tas ir kā šķirsts, un pats Dievs ir aizvērs durvis. Un tāpēc mēs esam pasargāti, ja nāks plūdi, ja nāks kaut kāds briesmas, Dievs palīdzēs, Dievs sargās, Dievs vadīs mūsu dzīvi. Tāpēc
Tas ir tas, kas tev jāsaprot, ka tu esi draudzē, tu esi zem aizsardzības. Šeit ir Dieva miesa, tātad Dievs ir tevi pievienojis kā draudz, kā savas līgavas atsevišķu daļu, un tu esi viņa miesas loceklis. Ja? Un, kad tu esi viņa miesā, tad tu esi funkcionāls. Dievs tev dos dzīvību un dos tev spēku. Otrais, kas ir ļoti svētīgi, ka par tevi lūdz. Ja? Kad es biju draudze, ka man bija problēmas, man individuāli cilvēciņi lūdza par mani. Tas ir ļoti svētīgi, ka par mani lūdz, un tu vari teikt, lūdziet par mani. Un lūkšanām tas ir ļoti milzīgs spēks. Tāpēc kāda man šodien ir ļoti svētība dzīvē, viena no lielākajām, ka par mani lūdz. Jo reāli tu vari tur cīnīties un ņemties, bet tev nekā nav. Tev nav svētības, tev nav apsardzības, ka tev ir grūti brīži. Tu vienkārši pakrīti, pēc tam uz tabletēm naudu iztērē. Bet tad, kad tu esi draudzē, kad tu esi Kristus miesā, tad ir kaut kāda grūtība problēma. Tu paziņo, lūdziet. Un ziniet, cik mums ir daudz tieši, mēs nezinām, mēs līdz galam nevaram novērtēt. Bet cilvēks saka, man tik un tā bija grūti, par mani lūdzu, bet man tik un tā bija grūti. Bet tu zini, ja nebūtu par tevi lūguši, būtu vēl sliktāk. Tas ir Dieva žēlstība, tev Dievs iznes uz savām rokām. Ja? Tāpēc pasties, Talmats mācītājs saka tā, 2 ir labāk nekā 1 būtu, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga. Labāka alga, tas nozīmē, ka es pats nevarētu piepildīt visu funkciju, ja es viens pats būtu. Ir kā kam man būtu sludināt. Mežā tur. Bet tad, kad es zinu, kad es esmu komandā, ka man ir palīgi, tad mēs tikai tādā veidā varam būt funkcijā. Pāvils pats saka, es dēstīju, Apols laistīju, bet Dievs audzēja, tad katram ir savi talanti. Un tālāk ir, ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens. Atceries to, ja tu paliec viens, tev nelaime. Viņi jau pie tavām durvīm stāv. Un tālāk ir teikts tā, kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu paceļ. Atcerieties, apstuļi visu laiku bija kopā. Pat tad, kad Jēzus bija parauds, viņi bija kopā. Visu laiku viņi bija kopā. Pāvils pat pats neceļoja, viņš paņēma Barnabu, pēc tam viņiem sanāca strīds, viņš paņēma Sīlu, un Jēzus pa 2 vienmēr sūtīja, pa 2. Un tad ir ļoti spēcīgs, garīgs spēks, tāpēc, ka ja 2 vai 3 ir sanākuši manā vārdā, tur esmu viņu vidū, un ja viņi būs vienprāts kādas lietas, lūk, tas viņiem būs no mana debesu tēva. Un arī, kad bija Pēterim problēma, Pēters bija spēcīgs balsts, bet Bībelē teiks, ka draudze par Pēteri bez mitēšanās lūdza Dievu apsturu darbu grāmatu 12. nodaļa 5. pants. Un Dievs saklausīja draudzi un sūtīja eņģeli, un viņš bija izvilkts ārā no cietuma. Draudzē ļoti liels spēks. Ja Pēters būtu pats par sevi, nebūtu kas lūdz. Un tā arī būtu tur aizgājis bojā, vai tā ir ļoti... Aili, pareizi, ka labi, ka lūdz par tevi. Tā ir ļoti liela svētība. Un tāpēc redz, te teiks tā. Tāpat arī, kad 2 guļ kopā, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats? Kā mēs sakam, 2 pagals ātrāk, kad esmu iekars, viņš iekars pienu, ej klāt. Tu zini, mans siltums, es nesu atmosfēru. Kad es staigāju garā, tas ir spēks, un tāpēc bieži vien tu tās tā kā atdzies, tu pieeji klāt, tu pastāsti liecību, un tādā veidā mēs uzsildam viens otru, mēs iekarsinam viens otru. Un tālāk ir teikts tā, un ja kāds var vienu pārvarēt, tad 2 taču var tam pretī stāties. Varbūt man jau kaut kāds domas slikts parādījās, bet man kāds atnāk, neņem galvā. Viss tev būs labi. Reku rakstvieta, reku man tādas pieredze, man tāda liecība. Un tas man ļoti stiprina. Un 3-kārtēju auklu nevar tik drīz pāraut. Tāpēc, kad mēs esam kopā, nevar sātniskie spēki šo auklu pāraut. 3. Kāds labums, kāpēc esmu draudzē? Es varu piepildīt savu aicinājumu. Es varu funkcionēt. Man ir ne tikai, protams, Dievs tieši šeit kā telpā, Dievs lieto mūs, bet vienkārši es zinu, ka es bez draudzes nevarētu šeit izaugt garīgi un es nevarētu tālāk kalpot. Saprotat? Visu vienmēr tas briedums un vienmēr viss tā kā starts tiek veikts pamatā no draudzes. Apustuļi, viņi bija pēc tam izsēti, bet bija viņi no sākuma, viņi bija draudzē, viņi bija kopā, viņi bija lūkšanās. Un tad Dievs, ko sūtīja tālāk, viņi tālāk varēja būt kā misionāri, var kāds braukt uz Āfriku, tur
kalpot, bet pamatā vienmēr pat Dereks Prince viņš teica, es nekur nebraucu kalpot, viņš bija mazā draudzītē. Viņš bija zem mācītāja, viņam bija dāvana, skolotāja dāvana, bet viņš vienmēr, kad viņš brauca pa pasauli, viņš daudz pasaules valsts sabraukāja kā mācītājs, kā garu izdzinējs. Ja. Viņš saka, ka tad, kad es braucu kaut kur kalpot, es vienmēr teicu, draudze, es braucu uz Etiopiju, es braucu uz turieni, lūdzu palūdziet par mani. Mācītājs vienmēr svētī, draudze svētī, un mēs nekad nebijām tā kā paši pa sevi. Mēs bijām vienmēr piederīgi, un mēs bijām tā kā miesā un funkcijā. 4. Izaugsme. Tu nevarēsi garīgi augt. Zini, pat cerēs koku, skaties, viņš kaut kur pļāvā aug. Viņš kaut kāds ne tāds, ka tu viens pats, tu nevarēsi, kā mums bija tāda sporta teorija skolā, bija tāda mācība, ka ar ko ir labāk, ka tu trenējies grupveida nekā individuāli. Kad tu individuāli brauc, piemēram, ar riteni, es baigi forši, man tur baigi minos, vējiņš pūš, ja? Mums tā bija, mēs Latvijā super komanda, mēs tur baigi aizbraucām uz Axel tūru, kā tagad tas uz Holandi. Visi stāv tur, tie visi tur kājas, visiem nodzīts, tāds iesmērēts, visi tādi ritiem brauc ar pulsametriem, tur skaties, kā tādās būs starts, kā pulsiņš paceļās cilvēkiem. Mēs skatāmies, mēs tādās viņiem parādīsim klasi. Kā iedeva startu, es visu pārsteidzu, visu ko jau varu. Kājas šitā te uz 65 km/h no paša starta vēl ir 100 km priekšā. Es nesapratu, mēs domājam, ka mēs jau čempi. Izrādās, ka mums vēl jātrenējās un jātrenējās. Un tad, kad bija tas temps iedots, tad mums reiz tā kā austiņas, tā kā mēs pieliecām, man vēl ir kur augt. Tāpēc tad, kad tu viens pats, tu tāds garīgs, tu visu zini, tu visu tur tāds lūdzēs, bet, kad to trāpi, to draudzē, tu skaties, kā cilvēki liecina. Es atceros, ka es baigi tāds reliģiozais biju, es atnācu uz draudzi, skatos, kā cilvēki liecina ar asarām, cik viņi ir patiesīgi. Viņi stāsta, zina, arī cilvēki jautā, kur ir brīnumi? Kur ir Dievs, kur ir brīnumi? Es, ka biju pasaulīgs, es tāds brīnums, un es nedzirdēju, ka atnācu uz draudzi. Cilvēki stāsta, kā viņi tur eņģeli redzēja, kā viņam tur dziedināšana notika, kā viņam tur finansiāls brīnums. Kā viņam tur viss bruka un nesabruka. Kā viņam tur, saprot, ka tu trāpi draudzē, tu ieraugi šeit tik daudz zīmju, un tas tev palīdz, ko garīgi augt. Tev palīdz arī tas, ka ir arī draudzē kāds kā vīle. Viņš tev kaut kādā mērā, viņš tev kaut ko pasaka, un tu esi tā kā, nespurojies, tev bišķiņ tās spurus vienkārši kāds grib mazliet tā kā novīlēt. Ir cilvēki kā vīles, viņš var tev pateikt tā, viņš var pateikt. Ir cilvēki, kur nevar pateikt, bet ir cilvēki, kur var pateikt. Ir tādi. Bet labi, ja mēs sakam mīlestībā. Ja? Pateikt, ka mēs varam, esam taisni, bet no tavu taisnuma, kā Pēters, ausis tik daudz ir nocirstas. Pēters bija taisns, bet tikai Jēzum jāstaigā un ausis jāvāc. Jālabo tās tavas taisnās lietas. Ja? Tāpēc jābūt taisnam, bet ar gudrību. Lai mēs neievainojam nevienu, lai tiešām cilvēks atnāc, kur tu biji? Tu zini, cik vajadzēja jau 10. tieši pa šo laiku nodot. Tu redzēji, mēs jau jaunu toli izremontējam, tur tavas kapēja, kas nemaz nebija tā, kā tu esi parādā. Un pēc tādas replikas cilvēks, un viņš aiziet. Ko tu runā? Kādi pārmetumi? Kādas tur kaut kas, kur tu biji, kur tu staigāji, kādus grēkus tu izdarīji? Tam cilvēkam nevajag to visu. Viņam vajag vienkārši iedot mīlestības deķi. Un vienkārši sasildīt. Pēc tā viņš pats tur raudādams, viņš izstāst palūks un viss būs viņam pēc tam labi. Tāpēc Apostoļu darbu grāmatu 2. nodaļa, 42. pāns. Un tie pastāvēja apostoļu mācībā, tas viņiem deva izaugsmi. Apostoļu mācība, viņiem bija konkrēta mācība, tajā laikā viņiem bija konkrēti mācītāji. Viņiem bija sadraudzībā, tāpēc mēs arī ieturam sadraudzību. Tas viss ir bibliski. Ko jūs tur tēju dzerat? Kāpēc tas tā vajadzīgs? Vai tik tas tur kaut kas nav? Tas ir Bībele. Mums ir vienkārši, ziniet, labāk pat īsāk cerēs beigt, lai mēs varam vienkārši sadraudzību ieturēt. Tāpēc pastāvēja tātad mācībā, sadraudzībā un maizes laušanā, iespējams tas bija vakarēdiens, un arī lūkšanās. Pēc draudz, ja nelūdz, viņi ir mirusi draudz. Ja? Jo lūkšana tā ir dzīvība. Un tas ir norma. Un pēdējais ir, kur vest cilvēkus. Ar ko labi, ka tu esi draudzē? Es saku, es tā vienmēr biju, es jums jau stāstīju, ko tas Amerikā atceros uz to Domu Hlieba, ja, tā slavenā pie Ševčenka Aleksandra. Es redzēju, kā viņi vērās 2006. gadā, es sekoju, kā atvērās, kā viņiem tur viss bija, tur es skatījos komentārus, pēc tam es skatījos, kā viņiem tur attīstās, ok. Es skrēju uz turien, es ieskrēju, un es skatos, ka tur sveic
Es apsēdos un es sēžu. Es, protams, pataustīju, tur kaut kas līdzīgs. Es vienmēr pagāju pataustīt, paskatījos, kā tur. Okay. Un es sēžu un es saku, tādā draudzē es gribētu vest cilvēkus. Es gribētu, lai tādu, toreiz vēl nebija mūsu draudze, bet es sēdēju, ja būtu, es gribētu vest cilvēkus. Un tas viss bija tā kā čik, čik, foto, iekšēji svētais gars, čik, 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 čik. Un pēc tam no neredzamā parādies redzamais. Tāpēc, lai Dievs svētī, lai mēs izmantojam to, lai mēs esam paši iedvesmot. Un ko dara Sātans? Viņš te uzkāps uz kājas, caur kaut kādu cilvēciņu, un tu paliksi draudzē. Es jau te kā šeit, tev jau man ir radinieki, šeit jau man draugi, šeit tev uz kādu atvedis, pateicis, ka te baigi labā draudze, bet te man baigi viens uzbrauca. Šeit man tā. Un zini, kas ir? Tu pārstāji mīlēt draudzi, tu vairs neesi starā par draudzi, tu neesi pats iedvesmots. Un tu jau esi neutralizēts, Sātans tevi noķēris, tāpēc tu negribi nevienu vest. Tu nāc, jā, bet man tur darbi, īsti man ne darbi, ne tas, ka tev tur neviens netrāpā ceļā, tev vienkārši sirds nedeg. Jo, es tā kā tagad pats vājš, es vēl neesmu tavu bībeli zinājis. Nē, cilvēkiem nevajag tavu bībeles lielo zināšanu. Viņiem vajag acīs uguni. Tu samāriet aizskrien, tur ir viens, kurš man ir pateicis to, ko esmu darījusi, vai tik tas nav Mesija? Visa svētruna. Cik tas bija? Vai tik tas nav tas, kuram viņš te viss, viņi atnāca ar degošamu, tie atnāk, pastāst un saka, sieva, ne pēc taviem vārdiem vairs, mēs paši esam redzējuši. Kas cilvēki? Tagad tev ir teoloģija, grieķu valoda, agape, tā ir mīlestība, tas ir tur šitā tā. Tu zini visu, kad cilvēks saka, tu ne par to mīlestību runā, tu runā par erosu. Bet es runāju tev par to, ka Dievs tā mīlēja šo pasauli. Tas ir grieķu valodā agape. Un viņam ne tā agape, ne tā grieķu, viņam vajag vienkārši, ka tu esi starā, tevi dzīve ir izmainīta, tu esi kaut ko tādu atradis, viņam gribās aiziet paskatīties, un ka tur nevajag neko, no tevis naudu nevāks. Saprotu, viņam vajag degošās acis, tāpēc tās degošās acis vairs nav, bet ir sapampus galva ar teoloģiju. Un tas arī bieži vien ir tā. Tāpēc saprotu, kā ienaidnis bieži vien bremzē. Tāpēc nepazaudē mīlestību uz draudzi. Tas ir process, man jāpiedod tam cilvēkam. Dievs man šeit trenē. Jo pasaulē, kad kāds pasaka, tas ir pasaulīgs, bet šeit kristietis kaut ko izdarīja. Tāpēc nekas Dievs, es viņu piedodu un es par viņu palūkšu, es viņu svētīšu. Saproti, tāpēc nezaudē uguni, nezaudē mīlestību, lai tu tālāk glābtu cilvēks un neapstājās tanī, uz ko tev Dievs ir aicinājis. Amen.